Daugavpils un Visaginas nav tikai kaimiņu pilsētas, tās ir divas pašvaldības, kuras jau ilgstoši ir sadarbības partneri daudzu Eiropas projektu īstenošanā. Šo projektu izveide ir kļuvusi iespējama pateicoties Eiropas pārrobežu sadarbības programmai Interreg, un jau šī gada janvārī tika pielikts punkts jaunā projekta ilgtspējīga pārrobežu sadarbības ziemas turisma attīstībai īstenošanai. Bieži vien mūsu vietēji Visaginasē iedzīvotāji brauc uz Daugavpili. Dažkārt arī no Daugavpils pie mums viesi atbrauc, un tas ir tāds labs reklāmas veids no vienas puses. No otras puses, ja mēs runājam par turismu no tālākām vietām vai pat valstīm, tad, protams, vienmēr ir ērtāk atbraukt uz kaut kādu konkrētu lokāciju. Bet priekš turista 50 km nav tik liels attālums, tāpēc, kad ir kaut kas te uz vietas, tad aizbraukt uz Daugavpili. Es teiktu, ka tā ir apusēja laba sadarbība. Projekta laikā Daugavpilī Stropu meža parkā tika uzstādīta sistēma sniega radīšanai slēpošanas trasē, kā arī iegādāts traktors, lai uzturētu šo infrastruktūru kārtībā. Papildus tam iedzīvotājiem tika rīkots vesels sporta izklaides pasākumu cikls. Savukārt Visaginasa pašvaldība rekonstruēja jau esošo slēpošanas trasi un modernizēja apgaismojumas sistēmu Visaginasa meža parkā. Par to LRT Plus filmēšanas grupa pārliecinājās 17. janvārī, apmeklējot rekonstruētā ziemas sporta objekta atklāšanu. Es pats Visaginasā esmu no pašas pilsētas būvniecības sākuma. 1975. gadā biju Dukšnasā, blakus, dzīvoju tur un vēlāk jau te. Te tradicionāli ar slēpēm brauca visi. Agrāk pat bija agitācijas no uzņēmumiem, lai visi piedalītos, bija pat sacensības, un šajā trasē un blakus dzelzceļa stacijai tā arī ir tradicionāla trase. Šajā dienā īpaši priecīgi bija sportisti no Visaginasa biatlona kluba, kā arī turisma speciālisti no šīs nelielās, taču ļoti mājīgās pilsētiņas. Kas tas par brīnumu jums rokās un kājās? Kājās man ir vaļinkas, apkārt sniega pilna ziema, un tās ir mūsu somu ragavas, tas ir miks, slēpes, kas darbojas kā skrējritenes. Te ir arī slēpes, šī daļa arī ņemas nost, un tās brauc arī pa ledus virsmu. Mēs ļoti gaidījām, ka šis projekts palīdzēs mums piesaistīt cilvēku daudzumu tieši ziemā, jo ziemā, kā mēs zinām, cilvēkiem vairāk patīk atrasties tomēr mājās, bet tam taču nav tā jābūt. Mēs uzskatām, ka nav sliktu laikapstākļu, galvenais ir labs noskaņojums. Visaginasā vienmēr ziemas sporta veidi mums bija titulēti, tāpēc, ka vēsturiski mums ir visaugstākā Lietuvas daļa, vismaz tā skaitās, tāpēc mums ir ļoti daudz sportistu, pat var redzēt, ka te ir sportisti, slēpotāji, kā reiz arī viņiem tika sagatavota trase. Ļoti laba trase, un pats galvenais, ka šogad ir ļoti daudz sniega, tāpēc labi, ka trase ir mūsu pilsētā, bet tā mēs visur braucām, tikai ne pa braucamo daļu, bet blakus, pa labi, pa kreisi, uz dienvidiem, ziemeļiem, kur gribam. Starp citu, rekonstruējot šo slēpošanas trasi, tehniski tika paredzēta iespēja izmantot šo infrastruktūru arī pavasarī, vasarā un rudenī, izmantojot slēpju rullīšus, kas ļauj trenēties jebkurā gada laikā, pat uz asfalta.